Vai jūs zināt, kas ir zaļās jostas lielā balva? Tas ir pasākums, kurš apvienoja vairāk kā 4000 zaļu domājošu bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Jau ierasti šis vides izglītības pasākums notika Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. To rīkoja zaļā josta, un tā gaitā tika apbalvoti skolēnu un izglītības iestādes, kuri bija aktīvākie makulatūras un izlietoto bateriju vācēji. Visas dienas garumā darbojās arī radošas darbnīcas, notika vides izziņas spēles un konkursi, bija iespēja izbaudīt arī Laura Reinika un grupas PER muzicēšanu. Mēs Zaļā josta uzņēmums, kurš jau 11 gadus darbojās vides izglītības jomā, un šādi konkursi jau tiek rīkoti jau 7. gadu. Un prieks ar to, ka katru gadu aizvien jūs paliekat aizvien vairāk un vairāk, un arī šie savāktie materiāli kļūst aizvien vairāk un vairāk. Prieks ir par to, ka visi, kas jūs šeit esat, jūs domājat, ko darīt, kā darīt un kā mūsu Latvija attīstīsies. Droši vien jūs esat tie, kur negrib dzīvot tikai uz asfaltu. Jūs droši vien gribat zaļu zāli un kokus sev apkārt redzēt. Tad mums ir ļoti liela cerība, ka pateicoties jums, tas tiešām tā būs. Kāda tad ir šī augošā statistika? Salīdzinot ar pagājušo gadu, mēs principā esam savākuši makulatūru tieši tikpat, bija vairāk nekā 1000 tonnas. Atšķirība ir baterijās, jo baterijas ir šogad savāktas 2 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Tā kā pat reizēm ir jāpabrīnās, kurā vietā tik daudz baterijas šie bērni ir spējuši savākt un makulatūru. Šķiet, ka vislabāk padarīto bērni var novērtēt, ja tiek dots viegli saprotams un visapkārt ieraugāms salīdzinājums zaļojošu koku veidā. Es tā parēķināju, ka jūs esat apmēram kaut kur ap 10 000 koku atstājuši augot vai iespēju tos izmantot citām vajadzībām. Paldies ir Latvijas zaļajai jostai, kura jau tik daudz gadus organizē šos konkursus, dodot jums iespēju praktiski pielietot tās zināšanas, kuras jūs apgūstat skolā par makulatūru, par baterijām, respektīvi visu, kas saistās ar atkritumu savākšanu, šķirošanu, pārstrādi. Pasākumu gaitā tika apbalvoti čaklākie makulatūras vācēji un izglītības iestādes. Līgatnes papīra fabrika arī pasniedz starposmu un savas simpātiju balvas. Man liekas, ka tā sadarbība, varētu teikt, ir mūžīga, tur savāktas 1000 tonnas, kas, ja tas viss ienāktu vienā reizē, tas būtu vesels mēnesis darba, ko pārstrādāt, ražojot jaunu papīru. Tā kā, no ekonomiskā viedokļa tas ir ārkārtīgi svarīgi. No otras puses, mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka tik daudz ļoti mazu bērnu piedalās šajā akcijā, kampaņā savācot makulatūru. Es ceru, ka viņi izaugs lieli, viņi mācīs savus jaunākos brāļus un māsas, pamācīs arī savus tētus un mammas, kā jārīkojās ar izlietotajiem materiāliem. Es ceru, ka šķirošana tādā veidā kļūs arvien svarīgāk katram mums ģimenēs. Nestoties uz nepārāk labo laiku, pasākums kā vienmēr ir izdevies. Makulatūras vācu mājās, mums bija daudz vecie žurnālu un avīzes, un baterijas mēs visu laiku tā kā vācam, mēs vadam uz veikalu, bet šoreiz mēs aizvedām uz skolu, mēs tā pa laikam. Mazi, bet ļoti čakli makulatūras vācēji saņēma arī spēcbalvu no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi padarīt to par spēli, lai bērniem ir saistoši. Ja? Un šis konkurss un šī apbalvošana un tie svētki kopīgie rezultātā ir ļoti labi ideja. Protams, jautājums par to, vai bērns iemācās kaut ko ārpus tā konkursa. Ja? Par to ir dažādi, atkarībā no tā, vai skola uztur to informācijas apmaiņu arī tālāk. Bet skatoties, piemēram, šo konkrēto konkursu norisi, mēs esam sākuši novembrī un mēs gājām visu mācību gadu. Kas nozīmē, reiz nedēļā vai reiz mēnesī, kā kurā skolā. Bija kaut kāds tur top 5, top 10, paskatieties, kādam veicās labāk par jums. Saspringstat, dodat labāk. Ja? Tādā ziņā tas, manuprāt, ļoti labi nostrādā, gandrīz vai pilns mācību gads. Šī saruna ar skolniekiem un starp skolotājiem un audzināmiem notiek. Tas ir ļoti veiksmīgi. Kopumā vērtējums ļoti pozitīvs, tāpēc, ka šādu pasākumu vajag vairāk. Šis ir viens no būtiskākiem elementiem, lai noinformētu sabiedrību par to, ko vajag darīt un ko nevajag darīt. Gluži otrādi, tad vajag vākt to makulatūru, vajag vākt baterijas un nevajag viņus mest laukā. Savukārt Rīga tika pasludināta par Latvijas zaļāko pilsētu, jo tās audzēkņi bija savākuši vislielāko makulatūras daudzumu, gandrīz 12% no visas savāktā. Tiesa šeit arī bija vislielākais dalībnieku skaits.
Balvas saņēma arī izlietoto bateriju vākšanas konkursu tīrai Latvijai, čaklākās izglītības iestādes un skolēni. Vairāk kā 500 izglītības iestādes visa gada garumā ir vākuši gan makulatūru, gan baterijas un garu, jo to apmēram 10 gadus mēs organizējam šādus konkursus Latvijas zaļā josta. Un mēs pēdējos gadus rīkojam šo zaļās jostas lielo balvu ar mērķi, lai apbalvojumu saņemtu ne tikai tie aktīvākie, tās godalgotās lietas, bet lai būtu arī visiem bērniem, kas ir centušies, kas ir vākuši, kas ir krājuši, jo viņi ir tā mūsu zaļā nākotne, un mēs viņiem vēlamies šādā veidā pateikt paldies, radīt svētkus, kas reizē ir gan muzikāli, kā balva, kā dāvana, bet reizē ir arī darbnīcas, kas kalpo kā vidas izglītības process. Mēs vienlaikus ir gan šis izklaidējošais, gan arī izglītojošais efekts. Bija spēles un konkurss par atkritumu šķirošanas tēmu, bija iespēja klausīties putnu balsis, iepazīties ar dabai draudzīgiem materiāliem un vēl daudz kā laba, interesanta un aizraujoša. Garlaicīgi noteikti te nebija, bet pāri visam kā būt zaļi domājošam un zinošam. Kāpēc šis pasākums vispār ir? Šis pasākums ir, lai mēs aicinātu domāt par mūsu resursiem, saprast savā galvā, nomainīt tādu jēdzienu kā atkritumu pret jēdzienu izejvielas. Lai mēs turpmāk nedomātu tikai to, kad mēs varam izmest, bet mēs skatītos uz to, ka šeit ir atbilstošs konteiners, kurā mēs izmetot, nodrošinām to, ka, piemēram, no šīs vecās avīzes burtnīcas mēs atkal varam izgatavot jaunu burtnīcu, vai no šīs baterijas, pirmkārt, lai viņi nenodara kaitējumu apkārtējai videi, otrkārt, kad viņi arī kaut kādā citā produktā atgriezīsies pie mums apritē. Darām paši un aicinam arī citus. Arī nākošgad zaļā josta noteikti vāks makulatūru un izlietotās baterijas. Būs atkal zaļās jostas lielā balva. Par visu jauno sekojiet interneta mājaslapā, tur arī publicēts viss šī gada labāko vācēju saraksts.